Viņi ir briduši pa Sibīrijas sniegu, pārdzīvojuši badu un augstumu. Daudzus gadus bijuši nevēlamos statusā, bet vienmēr mīlējuši savu Latviju. Un, lai gan no televizora ekrāniem aizvien biežāk tiek stāstīts par Latvijas veiksmes stāstu, šie vīri un sievas to pašlaik vēl nevarot saskatīt. Piemēram, no laukiem es tur vispār diezgan slikti mums iedzina. Kas ir tas sliktais? Kas tagad, piemēram, jau no jaunā gada to autobusu ar vienīgo noņem, to Rīgas, kas iet tur, caur krapi, zinu. Viss tāds paliekam uz sēkļa vispār, zinu. Atmiņas par Latvijas zaļajiem laukiem viņiem devušas spēku garajos izsūtījumu gados, tāpēc raugoties, kā šodien ciemi paliek aizvien tukšāki, viņiem sāp sirds. Un viņu prāt, pie vainas ir tikai politiķi. Attiecīgie politiskie lobbyci cenšas iesaskāt tikai, kā saka, lielās saimniecības rentablas un ienesīgas. Bet tautas iztikas pamats visās laikos Latvijā gan arī bija ģimenes saimniecība, ne? Un tur arī visi audzināšanas procesi notika, ja? Es domāju, ka tuvāko vismaz 5 gadu laikā nekas sevišķi nemainīsies. Kāpēc? Tāpēc, ka nelaiž jau jaunieši pie sprices, var teikt tā. Jaunieši tiek bremzēti, cik tik var, vai ne? Vienā jautājumā vairums uzrunāto gan piekrīt politiķiem, neraugoties uz to, ka nevienam vien vēl mājās glabājas kāds sudraba lats, nacionālās valūtas nomaiņa pret eiro ir neizbēgama. Ogres politiski represēto klubā ir 700 biedri. Viņu lielākais sapnis ir piedzīvot laiku, kad Latvijas lauki atkal plauks un dzels, un ar bērniem un mazbērniem nebūs jāsazinās tikai pa telefonu. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.